Nu, ko, čau 28. decembrī ir svētdiena, un pieslēdzos, lai pēdējo reizi tiktos ar jums šādā te formātā, mūsu adventas video formātā, un, jā, sanāca tā, ka šonadēļ sanāca drusciņ vairāk pādīt, jo pa brīvdienām noslimoju. Principā, jā, Ziemassvētki tika pavadīti gultā ar temperatūru, bet tagad temperatūra beidzās un palika tikai klepus, tad jau varēju arī pādīt vairāk, kas bija mums šeit ļoti, ļoti jauki, un jā, patika, ka man bija tāda iespēja darīt neko. Jā, šodien man mugurā ir Lunenburg džemperis, kuras autore ir Savory Knits, jeb Amy Christopher, I think, man tā šķiet, jā. Un kāpēc uzvilku šo džemperi? Jo šis ir viens no maniem projektiem, kuru es adīju izmantojot pagājušā gada advents kalendāru. Pagājušajā gadā man bija zeķudzies advents kalendārs, un man bija 2 pilnās 100 gramu šķeteres, kuras es tad izmantoju šajā džemperī, un šeit izmantoju arī 4 mini šķeterītes. Tā, es piecelšos, parādīšu, kā tas izskatās. Es ielikšu arī kādu bildi, man ir foršas skaistas bildes šim džemperim. Bet jā, tā kā šis bija viens no tādiem arī pagājušā gada advents kalendāriem, un es principā esmu izadījusi visu pagājušā gada advents kalendāru. Man ir palikušas, man šķiet, 2 vai 3 mini šķetrītes. Nu, kaut kas tāds, bet, un tur pāris kaut kādi mazi krikumiņi, jo Lunenburg džemperī es izmantoju 4 mini šķetrītes, bet nevienu no tām es neizmantoju pilnībā, tā kā no visām tām man palika vēl drusciņ pāri, kas arī ir ļoti forši, un es jau zinu, ka noteikti izmantošu šo dzīvi, un nav tā, ka tā, nezinu, tiks izmesta vai paliks neizmantota. Jā, pagājušajā gadā es arī uzadīju, tur gan mana bilžu nav, bet es uzadīju māsai cepuri, jo pagājušajā gadā arī bija diezgan daudz rožām. Un tad es vēl nebiju sev apsolījusi, ka es mācīšos sadzīvot ar rozām, bet jā, tā kā es pagājušajā gadā uzadīju māsai cepuri un uzadīju arī māsai džemperi tādu krāsu pārējās. Tur es vēl pieliku klāt, jā, tur man sanāca tā, ka es adīju 2 diegos, lai dabūtu DK biezumu dzijai, un es izmantoju tad vienu pavadienu no advents kalendāra un vienu pavadienu no, tā, kas tas bija Drops Fābel, man šķiet, jā, tādā gaišā, bēšīgā tonī, un viņi tā beig forši sagāja kopā. Bet jā, tā kā tas ir par to, kas man šodien mugurā, bet par to, ko tad es adu, kaut kā sākos adventas adīšana ar vienu projektu, un nu jau šajā tā manā jaunajā projekta summiņā, kuru man uzdāvināja kolēģe Ilva, kura dzīvo Īrijā, un viņa arī radītāja, un jā, vasarā es Ilvai dāvināju, es sūtīju savu grāmatu, un tad tagad Ilva bija atbraukusi uz Latviju, ciemos pie vecākiem, pa svētkiem, un jā, viņi man uzdāvināja pašu šūto projektu somiņu, kur ir vienkārši fantastiska, ar ļoti, ļoti daudz foršām kabatām iekšā, bet šajā somiņā dzīvo visi mani advents adīkļi, un jā, sākas ar vienu, un tad jākai pievienojās džemperis, ko jūs jau redzējāt, un tagad ir pievienojies vēl lakats, jo, kā jūs redzējāt, 25. datumā bija lodziņš, kurā bija marķerīts, un marķerītim bija klāt tāda šiltīte,
Un kalendāram bija klāt vēl viens tāds brūns maisiņš, kurā tad bija iekšā marumas zīdmohēra, marumas mākonītes, kas ir vienkārši pat fantastiskākā zīdmohēra, kuras līdz šim esmu mēģinājusi. Un tur bija arī dzija ar flitteriem. Tā kā es, principā, uzreiz sāku adīt arī to, bet sākšu parādīšu, jā, ka ļoti pamazām kustās uz priekšu. Es nekur nesteidzos. Jā. Izskatās kaut kā tā šobrīd. Es drusciņi arī notvaicēju, lai saprastu, kā būs, jo man bija sajūta, ka tā pogu maliņa ir bišķiņ par garu, bet, nē, notveicējot ir ļoti ok, un viss pastiepjās, un, tomēr tas ir ieviltais adījums, un tas pastiepsies, bet esmu, tik tālu tikusi. Jā, tā kā tā ir jaka. Vienīgais, par ko es sāku satraukties, man ir palikusi tieši tik daudz zaļā dzija. Un man vēl ir jāda piedurknes, un man vēl ir jātamborē svītras vertikālās. Jā, bet pirms 2 nedēļām, es šķiet, jā, Kristīna bija Rīgā ar savu dziju, un, ja man atmiņa nevīg, es viņai minīšķeterīšu grozā redzēju, ka ir šitāds zaļais minīšķeterītājs viņai, arī tieši singlītis, Merino singls. Sorry. Tā kā es domāju, ka es Kristīnai uzrakstīšu, un, ja ir, ja man nav, ja es neesmu nosapņojis, tad es palūkšu viņai, lai viņa man atsūta 2 minīšķeterītes, jo es arī esmu pasūtījusi vēl zīdmohēru gaišo, tā kā tad viņa varētu man salikt kopā un atsūtīt visu kopā. Bet jā, vēlreiz jārādu, 10 dienas advents kalendārā un 100 gramu fice. Izskatās šādi. Tālāk. Kas man ir maisiņā? Nākamais maisiņā man ir, redzat, kā spīd? Es ceru, ka redzat, ja spīd, bet forši. Nākamais maisiņā man ir lakats, kuru es sāku adīt 25. datumā. Un, jā, patiesībā iet uz priekšu ļoti forši. Tā, sākšu ar dziju. Tātad, jā, redzēju, ka 25. datumā bija šādi 2 minīkeiki. Te bija 25, man šķiet, es nenosvēru, ja godīgi, bet man šķiet, ka te bija 25 grammi zīdmohēras. Jā, marumas mākonītes, kur ir tā kā tur bija 60% mohēra, 40% zīds, un te ir 1200 metri 100 gramos, ja nekļūdos. Bet, jā, tādā pelēkā krāšā, un tad bija dzija ar flitterīšiem, es pieļauju, ka šī ir kokvilna, bet tāda gaišāk pelēks pavadiens ar zelta flitterīšiem, tādiem, diezgan maziem, es teiktu, nav tā, ka viņi milzīgi, bet es gribēju kaut ko vēl pielikt klāt, lai es varu adīt uz lielākām adatām un lai man ātrāk iet uz priekšu. Un es atcerējos, ka man ir šāda te tumša pelēka dzija. Vispār viņa man ir te konusā. Un šis ir Zegna Barufa Kents. 2,18, tā tas sanāk 900 metri 100 gramos. Es gan nezinu, vai jūs šādu kaut ko tur redzēsiet.
vai viņš nofokusēsies, bet, jā, šitos pirms kaut kāda laika nopirku, man liekas, 500 grami te bija Dzīvu studija LV. Līdz šim esmu izmantojusi jau, lai adītu māsīcai jaku, kuru pabeidzu un jāpiešķir piedurknes un beidzot jāizsūta māsīcai, lai viņa var vilkt, bet, jā, un tad cīnāmies, ka es varētu pielikt šo te klāt. Un tad tas, kas te sanāk, izskatās šādi. Tā piecelšos. Ir drusciņ tas melanžiņš no tā gaišā, bet man šķiet, ka tas ir ok. Es drusciņ notveicēju, jo tomēr tādu labiski gludu lakatu atdot. Viss rulējās, bet, jā, sāku no šī galiņa, pieaudzēju katrā 4. rindā, līdz biju izadījusi 25 gramus no šī te, tā kā jā, adīju ar svariem, un jā, te ir tas platākais stūrītis, un tad tagad tās pamazām raucu nost, tā kā izstās kaut kā tā, adu ar 4,5 mm aditām, tā kā uz priekšu iet ļoti forši, ļoti raiti, ir ļoti interesanti adīt, un forši, un patīk man tie spīdumiņi. Man, principā, es saku, visu decembri kaut kur metā ārā Instagrams visus adījumus ar flīteriem, un es visu laiku domāju, ka man arī kaut kas ir jāuzada. Jā, tā kā tas būs tāds lakatiņš, vai apmest ap galvu, vai apmest ap kaklu, redzēs. Ko vēl es te varu pateikt? Jā, āda labiski gludi, man ir abās pusēs 2 valdziņu aikords, jeb dubultā pīnītes mala, un kreisā puse izstās šādi. Es nevelku flīterus no kreisās puses ārā uz labo pusi. Man šķiet, ka tāpat ir ok, un man patīk, kad ir flīteri abās pusēs, tad vismaz, jā. Es domāju, ja tas ir lakats un kaut kur tad parētās tā kreisā puse, kad arī tur ir. Man šķiet, ka jā. Ja es būtu pilkus uz labo pusi flīterus, tad būtu atkal par daudz, par spīdīgu. Šitā man liekas, ka tieši laikā. Lūk tā, tāds ir platums. Lakatam nav daudz, bet Dzija Kents, viņa ļoti atverās. Pēc mazgāšanas, tā kā beigās tas audums būs daudz stingrāks un drusciņi arī sarausies. Jā, bet vispār man ļoti patīk, un es jau nevaru sagaidīt, kad es pabeigšu. Tā kā jā, šis ir tas, kā man adventas adīkļi aug. Tā, tēja. Tomēr pēc slimošanas ir drusciņ tā, ka ir grūti ilgi runāt, bet tā lieku roku iekšā te. Un jā, te ir mans adventas džemperis. Tā, man šķiet, ka jūs pat redzat pilnu visu. Džemperi arī drusciņ notveicēju šodien, lai saprastu reālo garumu, lai pamērītu. Jā, kā redzat, tad adventi nobeidzām ar tādu skaisti zaļu. Man liekas, nu jā, tā krāsa pārējā ir vienkārši kaut kas nereāls. Bet, jā, te ir tās beidzamās krāsas. Principā džemperis sanāca foršs, tāds diezgan oversize, nav pārāk garš, nav pārāk īs. Nav tā, ka akurāt tāds crop variants, tā kā ir ļoti ok.
Un, jā, pēc notvecēšanas bišķiņ arī izauga garumā, kā es biju plānojusi, un arī tagad jau valdziņa drusciņi iztaisnojās, noteikti, ka tas notiks vēl vairāk, bet, jā, tagad man ir plānā pabeigt jakai pogumalu, un tad piesēsties man kalendārā iekšā ir palikuši mazi kamoliņi, pa pusītē no katras minīs 4 rītes, ne no katras, jo, teiksim, te džemperī tās, kas ir augšā līdz piedurknē, tās es adīju visas iekšā, un tālāk to, kas bija pēc piedurknes, to es dalīju uz pusēm, lai es piedurknēs varu laist iekšā to pašu, un līdzīgi jakai, un jā, tā kā man vajadzēs apsēsties ar svariem, un sadalīt tās 2 daļās vienādās, lai es tad varu adīt tagad, pēc tam, kad būs pogu mala pabeigta, tad man sanāks adīt 4 piedurknes. Jej! Izklausās ļoti priecīgi, vai ne? Bet jā, man šķiet, ka ir ļoti, ļoti smuki. Un ka galā rezultāts būs tiešām fantastisks. Jā, tā kā pagaidām tas ir arī viss no manis. Es ceru, ka svētki jums ir pagājuši forši un labāk kā man. un tad jau es domāju, ka tiksimies kaut kād janvārī. Es tā ceru, ka es pa janvāru tikšu galā ar piedurknēm. Un tajā mēs varēsim uztaisīt kādu modes skati, un es varēšu jums parādīt, kas tad galu galā ir sanācis. Bet, jā, tad novēlu foršas pēdējās decembra dienas, un lai viss ir mierīgi, un bez stresa, un tad jau forši un jauki sagaidīt jauno gadu. Un, jā, es neesmu pārliecināta. Nē, lai gan iespējams, ka mēs tiksimies vēl pirms jaunā gada kādā video. Ne adventas video, bet piezīmju grāmatiņā, jo man materiāls ir safilmēts. Tas tikai jāsaliek kopā. Tā kā jā, iespējams, ka tomēr es vēl piesēdīšos un izdarīšu to, un mēs tiksimies vēlreiz pirms jaunā gada, bet jā. Tad, lai foršas pēdējās dienas un forša adīšana. Tā.